Šis ir viens no skaistākajiem namiņiem, kādā esam bijuši. Atbraucām pavadīt vienu dienu un atpūsties namiņā River Cabin pie Gaujas aptuveni 1 stundas braucienā no Rīgas. Namiņš saucās River Cabin, bet es teiktu, ka kaut kāds Balī Cabin, jo tad tiešām viscaur bija Balī vibes. Paskatieties, cik fantastiski skaists iekārtojums un arī fenomenāls skats uz pašu upi. Starp citu, es nobrīnījos, ka namiņā bija viss tik ļoti tīrs un kopts, jo tas ir diezgan liels retums. Ejam apskatīt teritoriju, mēs pasūtījām arī kublu, un tas jau bija gatavs tieši uz mūsu atbraukšanu, kas bija ļoti patīkami. Pats namiņš no āras izskatās aptuveni šādi. Pirmais, ko darījām pēc iekārtošanās, protams, gājām uz kublu. Tas bija diezgan karsts, tā kā sākumā vajadzēja laiciņu, lai pierastu. Un te arī realitāte, kā vīrietis lien iekšā karstā ūdenī. Tad jau bija vakars, sākām gatavot vakariņas, paņēmām līdzi dārzenīšus, pāris rimčiku salātiņus un šāšliku. Vēl viens kompliments namiņam par to, ka bija gan grils, gan ogles, gan piedara un pilnīgi viss, kas vajadzīgs. Uzgrilējām, ļoti garšīgi paēdām un tad jau devāmies otrais uz kubu. Tagad jau tas bija mazliet vēsāks un vīram bija arī daudz vieglāk. Pēdējos vakara brītiņus pasēdējām ārā, pabaudījām mieru, skatus un tad jau devāmies namiņā, lai mūs vienkārši neapēstu odi. Skatījāmies visādi seriālus un filmas, savukārt pa nakti uzmodāmies no zibens, kas bija ik pēc pāris sekundēm. Tas bija tiešām viens no iespaidīgākajiem skatiem, kāds redzēts. Wow. Savukārt no rīta pamodāmies, un man vienkārši sauca tā vana, kas bija pretī, tāpēc vēl pirms iebraukšanas prom kārtīgi izbaudīju visas namiņa ekstras. Tad beidzot izvilkos ārā, vīrs jau bija sācis gatavot, brokastīs mums bija vakardienas salātiņi un desiņas. Tas arī viss, atpūtāmies un devāmies mājās. Mēs noteikti vēlreiz šeit atgriezīsimies.